Kā mājās pagatavot steiku, kas ir garšīgāks nekā liela daļa restorāna, tad skaries no sākuma iemetam trifeļu sviestu, ko izkausējam. Tad mēs viņu infūzojam ar ķiplociņu un mazliet rozmarīnu. Kad tas ir infūzots, izņemam ārā gan rozmarīnu, gan ķiplociņu. Tad liekam iekšā skirtu steiku. Tā kā skirts steiks ir 3 stūra formas, viņš cepsies nevienmērīgi. Tāpēc tur būs gan well done, gan medium, gan rare. Es sagaidu līdz 45 grādiem, tad ņem nost, uzlieku vēl pa virsmu trifeļu sviestu un lai ietim iekšā bučers papīrā, jeb to arī var izdarīt folijā, lai steiks atpūšās. Un tad, kamēr steiks mums atpūšās, mēs metam atkal sviestu iekšā pannā, iemetam iekšā spārģeļus, uzberam mazliet virsū sālīti un gaidam, kamēr viņi ir zeltaini brūni un gatavi pēc jūsu galvas. Tad jau steiku. Lai parādītu, cik dažādās cepumos izgriežās izcepās steiks, mēs pārgriežam pa diagonāli, kā redzat, no rare līdz medium. Un tad, protams, mēs sagriežam mazākos gabaliņos un vienkārši izbaudam to steiku. Protams, uzliekam uz šķīņus spārģelīšus un tad jau smuki mēs paņemam, izkārtojam savas gaļiņas un ejam foršās vakariņās. Labu apetīti!